pusnakts triādis. Sarunas par visu i par kū. Un tā tam būs būt. Labs vakars. Mēs esam Latgulas radījis ēterā raidījumu ciklu Pusnakts triādis. Kas ir pusnakts triāda, ideļ ko, ja ir, ideļ kam to vispār vajag? Pusnakts triāde ir jauns raidījuma cikls, kurā apzavīnosīs treis austrumu gudrī, latgaļis, kas paus savu viedokli par dažādām aktuālām tēmām i prezentēs to, ka arī cilvēki, parastos tautus jau te var sacēt, var paust savu viedokli publiskā telpā. Starp diviem latgaliešiem būs iefiltrējies arī viens latvietis, kurš taisīs provokācijas un nabaga latgaliešus bendēs nost un darīs visu gluži kā mums valstī iestājusies krīze. Es domāju, ka dažreiz vajag parunot arī kaut ko tādu, kam var būt arī moza jāga no analītisko viedokļa. Bet, parunošanas viedokļa gan. Kā jūs domājat? Tī austrumu gudrī Latgaļas dienvidim, jo mēs esam lokalizējušies Daugavpils pilsētā. Ko jūs par to domājat? Jā, kā nekā Daugavpils ir otrā lielākā pilsēta un vispār zinātniskais potenciāls te ir tāds sabiezējis. Un mēs varētu arī paanalizēt, kas te mums tagad valstī notiekās. Un, protams, krīze. Beidzot, valstī ir krīze. Šodien dienas raidījums krīze. Jā, es domāju, tas ir temats aktuāls tieši šim laikam, kas skar visus. Ne visus, bet ļoti lielu daļu. Sievišķi tūs, kas tīvok Reigai, kam kredītu vaira par to. Es domāju, šeit diskusija varētu arī turpinotīs sātā pie radioaparātiem jūsu starpā. Varbūt mēs uzvedinosim uz kādiem temam, ja tad jūs arī jūs turpinosit savā starpā, varbūt rakstīsit mums dusmīgas viestuļus pēc tam, i pausit neapmierinotību ar mūsu viedokļi, bet varbūt arī atbalstiesit. To jau redzēs. Ja gribat mums uzdot jautājumus, mudinot jauniem raidījumu tematim, rakstīt uz e-postu 3ad333@inbox.lv. Atkārtoju 3ad333@inbox.lv. Šodien dienas tātad raidījums krīze. Vai mūsus šodien dienas runātājus skar krīze? Man liekas, krīze skar mūs visus. Un man liekas, ļoti skāra arī dažus, kuri gribēja iemest godmanim ar zābaku. Te pavisam nesen parādījās tāda lieta, ka viena sabiedriskā organizācija no Daugavpils gribēja uztaisīt vienu sportisku atrakciju, iesviest godmanim ar zābaku. Jā, viņu, protams, iecere tika noraidīta. Kā ne? Daugavpils domē ir salasījusies tāda pati banda kā Rīgā. Kā mēs zinām, domē sēž gan valsts varas bāleliņi no pirmās partijas. Es negribu savu konkrētus vārdus. Figūras. Bet figūriņas tādas, kuras arī te diktē to ozonu atmosfēru arī pie mums Daugavpilī. Es zinu, ka daudzi arī ir cietuši. Tādā ziņā, ka 15% noņemti no algas, un tas ir tāds maziņš sīkumiņš visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Nemaz nerunājot par policistiem, ugunsdzēsējiem, medmāsām un tā tālāk. Es domāju, tur daudzi gribētu piemest ar zābaciņu. Tad man tāds vecums, varbūt tu kā tāds aktuāls cilvēks varētu sēkot par to pasaukumu pastāstīt. Kam tad bija plānots mest? Kod, ideļ ko, i par ko tika noraidāts šāds priekšlikums? Tur bija tāds interesants stāsts, gan jau lielākā daļa no jums ir dzirdējuši, kas viena tāda aktīva sabiedriskā organizācija, kur jau līdz šim jau bija izpelnījusies tādu, godīgi sakot, sliktu auru Daugavpils domes vadības acīs. Viņi vēlējās uztaisīt sporta atrakciju, lai cilvēki varētu tā vienības laukumā 20 metru attālumā mest
godmaņa portretam ar vaļinku. Vai šāda aktivitāte nav tāda nacīnis izrodēšana pret gudmaņi, jo gudmaņs jau ir tikai cilvēks. Ir 2 gudmaņi, ir pat 3, 10. Viens ir tas, kas ir premjers, viens ir tas, kas ir sātā, viens ir tas, kas bundzinīgs. Nu, man liekas, godmanim tas, kas sēž SVH un lasa par vēsturi, par mūziķiem, neviens jau netaisās mest, bet to godmanis, kā viņš cīniski izturās pret mums visiem tautu, kā viņš pasaka, ka viņi dara visu iespējamo, lai glābtu mūsu ekonomisko situāciju valstī, bet ko viņi glābj? Paņem miljardus, tiešām paņem miljardus, un mums pārējiem atlaiž tūkstošiem, viņi no tā gūst ekonomiju pāris miljonus, glābj kaut kādas, nezinu, smirdīgas bankas, kuras jau ir sapūšas savā būtībā, nesaprot priekš, kam tas ir vajadzīgs. Drusku attālinās no problēmas, jo tā pati problēma saknē ir daudz dziļāk. Tā paņemtā nauda, principā to problēmu neatrisina. Mums nav ražošanas, nav. Bet es gribētu opoņāt drusku Joņam par to, ka es drusku novērzās no temata i pauž savu subjektīvu viedokli par to, ka es uzskatu, piemēram, kādai taņtiņai Balvu rajona Kubulovas pogostā daudz vairāk interesē tas, pa cik no kurš mēnesi īpierks pīnu no jos navas, tas skaidus kredītus valsts iemiku. Protams, tas viss atsasaucās uz ekonomiku Latvijas, bet vai cits būtu labāks par gudmaņi? I šajā kontekstā gudmaņs ir vienkārši tas cilvēks, kas pašais ir tamā vītā, kuris ir. I navāk iz jo novēlt visu vainas, kas notiek valstī, jo šeit ir krīze. Es jūs, protams, neattaisnoju, bet ka laiki ir grūti visā pasaulī, no to, ka Latvija ne tikai izza gudmaņa. I think nothing special, just crisis. Bet man tāds vaicājums, ne jau tikai valdībā, vai ne jau tikai gudmaņs ir novecis valsts krīzīšu mīzī, kurai ir, un man tāds vaicājums tam lieliem apoņētojam, ko tad vajadzētu darāt? Naņemt naudu, atsagrīsim, piemēram, pagošo gada nogalī, kad tikai tos vibrācijas ar tiem aizdomiem veiktas, ko tad vajadzētu Latvijas valdībai darāt? Pats traģiskākais ir tas, principā nekas netiek domāts ilgtermiņā. Man neinteresē, kas netiek, man interesē tas, ko tu pīdovai. Es būtu piedāvājis pirmkārt to naudu novirzīt nevis bankām, bet gan tiem pašiem zemniekiem, tiem pašiem piensaimniekiem, tiem pašiem graudaudzētājiem attīstīt kaut vai lauksaimniecību, attīstīt, es nezinu, kaut kādu inovatīvu rūpniecības nozari, bet nevis glābt to, kas jau glābt. Respektīvi bankas. Bankas glābt, es nezinu. Bet nav atklāti tie nosacījumi un tos lietas, kur tie nauda tiks ieguldāta. Ir atklāti, pavisam svaigi te paziņoja. Gan šļieseristi un pārējie un ko. Galvenā nauda tiks ieguldīta banku. Jā, banku attīstībai vai tā stabilizēšanai. Un tie būs tie aktīvi. Lai kā tu to aizplūstušo naudu ieguldītu tajā valstī. Lai varētu ņemt kredītus. Jā, bet tā būs tikai daļa, ko atbalstīs. Es esmu dzirdējis, ka... Es palūkšu latgaliski. Pīdūšanu porzasļāk ir grūtai. Un par to, runājot par šo aizņemto naudu no Eiropas fondiem, tad, kā mums sarunu biedrs jau miņā, daļa tiks virzieta valsts, bet vēl daļa tiks arī virzieta Eiropas fondu līdzfinansējumam. Protams, arī mums viedoklis, ka par šo naudu tiks uzcelts daudz skaistu moju. Pa mūsu ceļiem ripos daudz skaistu džipu. Jā. Un daudz cilvēki ceļos pa orzemam, protams. Līdzīgi, ka tas bija ar situāciju ar dārgāko tiltu pasaulī. Es uzskatu, navāk šo naudas izlītumu uzskatāt tikai vērtīsies tiltai, sacēt, kur tie visa nauda aizgo. Mēs neredzam tos skaistos mojas i mašinas, kas par šo naudu tika īpierktas.
Bet zini, kas man visvairāk liekas? Vispār Latgale nebija izkļuvusi vēl no 98. gada tās Krievijas lielās krīzes. Respektīvi, Mēs dzīvojām vēl tādā pakaļā, kā vēl nekad. Nu labi, dupsītī. Jo ne, nu tiešām smējies vai nesmējies. Mums nav nekā. Mums bija tie paši zemnieki, kas kaut ko spirinājās, spurojās, kas grib attīstīties. Bet pasaka, nefik jūs mums esat vajadzīgi. Nē, esat jūs mums vajadzīgi. Labi, mēs aizskoram lietas, kas varbūt nav mūsu kompetencija. Mēs neesam tīsīgi sprīst, mēs esam tīsīgi te izteikt mūsu Bet viedokli. arī mēs nepretendējam uz šo taisnu Tieši tā, mēs tikai parunājam. Vienkāršu cilvēku no tautas saruna. Līdzīgi, kad tas notiek kopņu telpūs vai sūļiņiem pie mojām. Tieši tā, bet labi, tā poža, nedaudz lokalizēsim to visu. Nu, tam tādam vispārinotam frāzam pīzavērsimies ik katram no mūsim. Kā mūsus parastos ļauds ietekmēja situācijā? Nu, ja drīkst es sokšu, tad es gribētu itamā vītā. Manā situācijā tas ir līdzīgi, kā anekdotā par divu večiem, kuri sieši, viens no viņiem saka, ka zini, es esmu tikpat stipris kā jaunībā. Redzat to akmeni, es jau jaunībā nevaru jau pacelt, ja tagad nevaru. Tad līdzīgi arī manā situācijā, ka arī treknējos gados es neizjūtu šo te bogotiebu, porbogotību, par to arī krīzes apstākļi mani našokēja vai tā. Tomēr šis te samazinājums ir jūtams tīri citus sfērus vai saistībā ar mani. Nu, es varu pasakāt, ka man liekas, ka krīze ir pašreiz jorā daļ to, kas nīks nūkusa. Bet tik smugi sasnicis, ja tagad nūkusa. Jo krīze ir cilvēku galvos. Katram no mūsim būtu jāparvar te doma, ka man ir švaki, varbūt mums tik švaki nav. Un ir lieta. Nu, labi, kā tev? Kas tev ir švaki? Pieņemsim, es gribēju paņemt kredītu, lai kaut ko veidot, pieņemsim, kaut kādu savu biznesu. Un tu nūnoc pretunāc ar sevi, tu tikko... Jā. Tu tikko noliki pie vītas valstī, ka neietekmēs attīstībā un inovācijos, bet Jā. tikai rūpēsies par to, lai tiktu ņemti kredīti, bet tu pats gribēji paņemt kredīti. Es gribēju paņemt kredītu, lai kaut ko Un tu darītu. nūnoc pretrunos. Nē, es nenonāku Tu nūnoc pamatīgos pretrunos. Ar sevi. Es nenonāku pretrunās, skaties. Viss ļoti vienkārši. Man bija nepieciešama jaunam cilvēkam, kuram ir kāda spoža, varbūt interesanta ideja, kura varētu attīstīties un varbūt izaugt daudz plašāk. Es viņu nevaru attīstīt. Man naudu neviens nedos. Un nevienam nekot nedos naudu vajag nūpeļnāt. Un tad tu vari ju ieguļdēt. Bet neviens nenopelnīja cik daudz naudas, lai Nu, tur ieguļdētu tā lieta. savā biznesā. Kā es saku, biznesā ar savu naudu arī tikai spēlēji, ja tu, gribi gūt nopietnu ļoti uzsokt, tad tev visa dzīve jokro, un tad pensijas vecumā tu varēsi kaut ko uzsokt. Nu, Varbūt pat arī labi, ka krīze sākās. Neviens naudu man nedos, es nebankrotēšu. Tagad nabaga zemnieki paskatoties, šausmas, kas notiekās. Vispār viss jāpārdod, un viss jau, kirdiks, dzīvo uz ielas. Bet vēl šos krīzes sakarā es varu pastāstīt, ka šis ir jopordūt. Bet tagad ir tāda situācija, ka neviens arī nepērk šajā laikā, jo naudas nav. Un te ir vēl lielāka bezizēja, jeb strupceļš, ka cilvēkam jau atgriež šeit nauda, bet nav pērcēja, jo tai produkcijai var arī nopirkt tai lītai. Un tas ir ļoti smags stāvoklis, manuprāt. Kā jums patika tas stāsts, kur pirms kādu laiciņu piedāvāja Daugavpili Latviju pārdot Zviedriem? Atdot Zviedriem. absolūti nepiekrētu. Un tas portāls, kas tika izveidots ar tam parakstam petīcijām, Jā. visi, kas pazarakstā, jūs būtu, lai brauc. Un jūs nevis būtu jāizsūta no Latvijas, bet uz Zviedriju, bet jāizsūta uz kaut kādu Āfrikas valsti. Nā, Sibīrija nav interesanti, tas jau bija nulīts etaps. Lai brauc uz kaut kādu solu, un lai tī dzēvoja, ja им te ir švaki. Redz, sanāk tā, man švaki, man neviens neko nadūt, es švaki dzēvoju, neko nevaru na haļavu dabūt. Viss, tad es labāk atsadūšu uz Zviedrim.
tad tas cilvēks vienkārši ir, manuprāt, bez savas nūstojas, un es esmu ļoti kritiski izsakos par tādiem cilvēkiem. Man liekas, ka ja visi un ikotrs, mēs pieliktu pieraksteņi, visu valsts ceļšanā, nav tikai pukstēt, cik viss ir švaki. Bet es saku, mans piemērs. Es gribēju kaut ko izveidot, bet tagad, lai dabūtu to naudu, man nepieciešams, nezinu, šausmīgākais jau galvotājs. Tas biznesa plāns, pat es aiziešu ar savu biznesa plānu uz jebkuru banku, viņi man pasūtīs 3 mājas tālāk, pateiks. Nē, vecī, ko tu te iedomājies? Tas nav aktuāli. Nu, ko es varu izdarīt? Tagad es pārdošu savu zemi tam pašam Zviedram, dabūšu kaut kādu naudu, un tad kaut ko mēģināšu darīt. Nu, jo, Heidi, kas te notiek? Nu, tā, labi. Rezumējot, ja tu visu pascātos, nav varu secināt neko. Varbūt ir piebilstams kaut kādiem kolēģiem muņam. Vienam nav piebilstams, viens ir porā daudz runājis, tad arī šis te cieliens mūsu sarunā varbūt tiks noslēgts ar ļoti foršu pacelojušu latvisku dzīsmi Harijs Sūna Sudmalijas. Un mēs atsagriežam studijā, lai turpinātu mūsu nakts triāžu sarunas. Un tagad piezavērsimies vienai ļoti foršai lītai, cik nu foršai, cik nu neforšai. Pavisam nesen valsts iedzīvotāji izrodīja savus protestus, mēģinājot, sākumā miermīlīgi dziedot dzīsmenis, Dūma laukumā parodāt savu nostoju, un pēc tam arī demolēt Saeimas namu. Parunāsim par šo lietu. Kā jūs uz to veratās? Nu jā, man atļauts izteikties to. Es uzskatu, ka nekāds orkorties šajā situācijā nav. Vienkārši tas ir orkorties priekš Latvijas, jo tas ir bezprecedenta gadījums šajā teritorijā, bet, ja mēs pazaveramies Eiropā, šie te protesti neapmierinātības paušana notiek daudz aktīvāk. I tī bieži vien arī cilvēki no ārzemēm brēnās par latviešu tautu, kas naprotestēni pret ko bieži vien sazamīrinājās ar šiem protestiem, salīdzinot, piemēram, ar kādu Eiropas valsti, kaut vai tuvu Francijai, kur bieži notiek dažādi pat studentu mītiņi un viss. Latvija bija mīrīga valsts un viens šaits te grauteņš, kurš pie tam apjūma ziņī nemaz salīdzinājās Eiropā notikušim, nav nekas īpašs uz pasaules fona. Bet pats grauteņš, vai kas ir dēļ kam? Kā tu uz to verīsi? Par ko izsocās tas grauteņš, tavuprāt? Manuprāt, izsocās no zānu sporta bikšūs pormierīgos alkohola lītošanas
klausīšanos skaidrs tā. Vai tavuprāt bija provokatori, kas bija plānojuši šādu lietu vērst pret Saimu? Manuprāt, jā, jo klausūtīs dažādu pat ekspertu atzinumus, visu to varā novērst jau laikus, vai arī izbēgt šos te nakortības daudz dreižok. Nakai tas notika. Tieši tā par tiem zāņiem sporta bikšos. Tie tāds odios Vaska pazarvadāja bez zuba, kurīs tī protestēja. Un protestēja jau tiem, kuriem jau ļoti švakīt. Bet es arī domāju, ka tī cilvēki, kuriem nav ko atdot kredītus vai kū, jau nagos izsaimai lūgus vai kū. Man liekas, vajadzētu. Mēs, man liekas, nevaram tagad tā paust kaut kādu profesionālu ekspertu viedokli. Vienkārši mēs paši tur nepiedalījāmies, un mēs zinām tikai to, ko mums atgremo masu saziņas līdzekļi. Bet skatoties no malas, tā kā mēs šeit dzīvojam tālu Latgalē, aizmirstajā zemē, un paskatoties caur mūsu prizmu uz notiekošo Rīgā, man liekas, tūliņās varētu notikt ne tikai Rīgā tādas masu nekārtības, bet tas varētu izvērsties daudz plašāk, un ne tikai Daugavpilī, Rēzeknē, man liekas, arī mazajos ciematiņos. Es nekādā gadījumā nemudinu cilvēkus tā rīkoties, bet visus to iet. Man liekas, ka neiet. Es toži apšaubušu dūmos, nedomāju, ka tagad mazūs pogostus sasaceļas ir soks, nezinu, pogosta moji demuļēt vai Man ļoti nesen bija saruna. Ne jau mājusi. Man nesen bija saruna ar mākslinieku Latgalis. Nesauksim vārdos. Mēs atguvām izmēģinājumu, viņš saka, ejam, karot, ņemam dakšas uz priekšu. Un tad viens cits saka, par ko tu karosi? Klusums, policija. Tad tas viens puika saka, otrīs, ko man policists ir sābras? Ko tu jūs šausinos, es baigi foršs puika ir? Ko tā policists izdarījis tev? Nu jā, atgriežoties pie vēstures, tad, kad, tagad, kad tas būs tagad svaigi, ja? Tas ies janvārī, ja? Ēterā. Izgriezīsi. Runāj, naktīs ir korā, viss ir kārtībā. Labi. Atgriežoties pie vēstures. 91. gads, 13. janvāris, barikāžu laiks. Tauta zināja, pret ko viņi saceļas. Vislatvijas manifestācija bija skaidri zināms ienaidnieks. Tā bija padomju vara, Oman kaujinieki, kuri bija jānobremzē, lai beidzot izveidotos brīvā Latvija. Tagad mēs nezinām, pret ko cīnīties. Mums ir jācīnās pret tiem pašiem policistiem, kas aizsargā Saimu. Es domāju, viņi paši tie, kas stāvēja tur saspiedušies 10 vai cik tur, un tauta viņiem meta virsū, viņi nejūtās diez cik patīkami. Jo es domāju, daļu no viņiem gribētu arī paņemt to akmeni un iet daudzīt tos logus. Jo tas, kas tagad notiekās, nogriež algas visiem. Bet, Joņa, kur ņemt naudu? Nav naudas valstē. Ko jums darāt? Ražošanu! Paceļt ražošanu. Tieši tā. Ieguldīt ražošanā. Arī pēdējais paziņojums. Tagad pie sāpīgākā temata. Kā mūsu valsts rūpējas par valsts attīstību? Spilgts piemērs. Latvija vienīgā valsts Eiropā, kura samazina finansējumu izglītībai. Visi saglabā līdzinējā līmenī vai arī palielina, bet Latvijā par 30-40% nogriež. Un par ko tas liecina? Vai mēs skatāmies kaut kur tālumā perspektīvā? Tāpat ir Rīgas Tehniskā universitāte. Par 40% ir samazināts viņiem finansējums. Visi bļauj, mums nepieciešami inženieri, mums nepieciešami eksakto zinātņu speciālisti. Priekš kam viņi vajadzīgi, ja tagad brutāli paņem visu nogriež? Nē, labāk cels Gaismas pili un pēdējā darba dienā Demokova paņem un parakstā līgumu ar 3 brāļiem par šitās koncertzāles celšanu. Absurds. Es nezinu. Absurds, bet vai tie nauda, kas bija paredzēta, kas ir paredzēta bibliotekas celšanai, koncertzālei,
man liekas, nav noslēpums, ka ļoti liela nauda tiek izsaimniekota vienkārši kaut kur, un labāk jau ieguldīt, lai vismaz ir tie koncertzāļi. Nav vienkārši kaut kur izsaimniekot. Ir bijuši gadījumi daudz, tepat Rieziknī gribētu celt sporta halli, ledus halli. Bija nauda, viss bija. Un tad vienkārši notika kaut kas, ka vienkārši tu naudu kaut kur izsaimnieko. Tad varbūt labāk tomēr celt. Nevis palaist kaut kur, kur te nauda vienkārši tiek pazudinot. Bet es domāju, ka celt var šajos te treknējos gados, vai arī vismaz, kad nav cik dziļa krīze, jo pašajā situācijā tas izsauc vēl lielāku šo te neapmierinātību. Un, kad visa valsts taupa naudu, ceļ koncertzāļi, tas ir jodara vai nu neitrālajos laikos, ja tā jūs var saukt, vai arī laikos, kad šeit nauda tiek iegūta, kā tas bija, piemēram, ar Dīnvidu tiltu. Piemēram, ceļot Dīnvidu tiltu, nebija tik lieli protesti, ka šo koncertzāļu jo apstākļi bija citi. Kaut arī tie naudas izteikšanas bija. Un tā es parunāšu vēl par vienu lietu. Tad, kad Latvijā nauda bija, tad neviens neprotestēja un nagoja. Un cilvēki saprata, ka nauda tiek nepareizi izmantota. Bet tik līdz pašim dubsēts nadaga, tikmēr neskaitāja neitrālis to skatājās, un nauda tika nepareizi izlietota. Aņūļa, kad naudas nav vairāk, un tad protestās. Agrāk vajadzēja protestēt. Bet tie ir normāla cilvēka psiholoģiska parodība. Paka jām tie, kas nauda, kas iek, es nekot neīs protestēt. Kaut vai es dabūju mazu gabaļiņu no šos te naudas, no ekonomisku uzplaukuma. Šeit ir cita problēma, tāda daudz aktuālāka. Principā Latvijai par to arī daudz eksperti izteikušies. Mums nav aktīva pilsoniskā sabiedrība. Mēs sēžam līdz pēdējam, ieslēdzam vakarā pornorāmu, paskatāmies, kas notiekās. Tur žurnālisti pastāst, vai krīze, vai cik grūti, bet līdz kamēr tas skar mūs, visu sabiedrību, nekas nenotiek. Tieši tā, un tas būtu jānosūda. Un tagad, beidzot, manuprāt, varbūt par vālu. Nē, varbūt tas ir pat labi, ka mums beidzot ir krīze. Būs mums beidzot sava nacionālā apziņa. Jo krīze vienoja ne tikai latviešus, viņa vienoja visu mūsu nāciju. Gan latviešus, gan krievus, lietuviešus, poļus, visus. Visi sacēlās un skatās, jo visus tas skar. Jo, piemēram, par ko es gribu vairāk tā akcentēt. Tie paši krievi, latgalieši, viņi sēdēja savādi nostūrī. Tā sēdēja, tie čivļi, lai tagad risina savas problēmas, tāpat tās mums nekas netiks. Bet tagad viņi jūt, ka tas skar visu Latviju. Un tā varētu tā solidarizēt, un beidzot visi saņemsies un domās vienotā tādā stīgā, kā atrisināt šo doto problēmu. Cerēsim, ka tā būs nevis atkal rasīsim jauna kaut kādām vibrācijām. Un tad atkal aizies kaut kādā nepareizā ceļā. Nē, tāpēc mums ir vajadzīgs godmanis, ar kuram iemest ar zābaku. Tāpēc mums ir vajadzīga tāda sporta sacensība, lai beidzot visi atnāktu uz to vienības laukumu Daugavpilī un iemestu godmanim ar zābaku. Redzams, Joņam tie ir sopiega tēma. Man liekas, es pats spīderu pie tās grupas, kas gribēja. Jā. Vai arī pretendējis čempiona titulu šajos sacensībos? Es citu, tur lielas naudas balvas tiek solītas un vispār. Vai Gudmaņs nebūs tāds, ka nabaga malno vuška, kurīs dabūs cīst par visiem mūsim, jo viņš jau tāds pats, kā mēs viņu esam. Tieši tā, kā es jau sākumā minēju, dušajā situācijas, ja krīviski sasakās, ka zēl atpušķenie. Ai, beidz, viņš nav tā kā mēs visi. Viņš paskat, no pirmsākumiem ir bijis pie varas. Viņš visu ļoti labi redz ekonomiski pēc būtības. Nevis pēc būtības, pēc izglītības. Viņš visu ļoti labi saprot. Pirms gada viņš stāsta vienu teoriju, pēc gada viņš stāsta pavisam kaut ko citu, un galvenais visus mūs nostādā tā kā pamuļķi lomā. Viņš sākumā tā arī viņš kā izsakās publiskā telpā. Un tagad es paskaidrošu tiem, kas neko nesaprot. Kas tā ir par attieksmi? Kas tā ir par sarunu ar tautu? Nu, skaidrs. Neliela pauzēta, vēl kaut kāds neliels kritisks skandarbs, un tad atsagrīsim studijai un turpināsim mūsu sarunu pēdējo cielīnu. People are strange when you're a stranger.
Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Un mēs esam atpakaļ studijā ar nakts triādis, pusnakts triādis sarunam. Un šodien mēs parunāsim par to, vai vajag atlaist Saimu, kā tas notiks, kādā veidā, un kas būtu tie cilvēki, kuriem būtu jānāk pie varas, un par visu šo te problemātiku. Saimu vajag atlaist. Jebkurā gadījumā viņu vajag atlaist. Un noadministrēt valsts pārvaldi, es domāju, tas pats Vaņka Staņka kaimiņu varētu mierīgi. Un tas, ka viņi tagad iebiedē visus un sakot, kas te tagad nāks, kas te tagad strādās, mēs te tagad visgudrie, mēs zinām, kā valdīt, kā pārvaldīt valsti, jūs visu tagad nolaidīsiet sviestā, bet jau visi ir nolaist sviestā. Nu, klausīs, bet Ņūļa valdošos varas reitingi ir ļoti zemi, un aptauju rezultāti roda, kā ja tagad notiktu Saimas vēlēšanas, vislielākīs iedzīvotāju balsi, lielāko daļu aizietu par par Saskaņas centru, kas ir partijām. Es ap citu, manuprāt, beidzot Latvija ir izaugusi līdz tam līmenim, lai pie varas nāktu kreisie. Es nesaprotu, kāpēc latvieši vispār tika biedēti ar kreisajiem. Paskaties, kas notiekās Rietumē Eiropā. Jau gadu desmitiem ir spēcīga kreiso politisko partiju koalīcijas, kuras nav tādas nacionalistiski noskaņotas. Mums visu laiku saka, jā, kreisie tātad tuliņās nāks Putins pie varas un vispār tuliņās Latvija tiks pārdota un, nezinu, sāksies atkal padomie laiki. Nu, nebūs tā. Bet man liekas, tīši topiec arī Latvija un visā valstī ir šis noskaņojums pret kreisām partijām, jo sevi pozicionēja kā prokrīviskis. Nē, Saskaņas centrs nav. Jā, Saskaņas centrs ir pirmo partija, kas šeit nozavirzās no šos te ideoloģijas. Bet īstenībā to ja ir drusku no Krievu puses ietekmēt. Nu jā, bet ja ir jau tāda pus variants, kas ja ir to arī īgos uzskatu, kaut vai vienu pēdējos Saimas vēlēšanas. Apsteidza PCTV Elza Pčola, viņi par to, ka viņi bija liberāloki attīstībā pret šo te valodas jautājumu un visu porēju. Viņi sevi paroda, ka partija, kas ne tikai izastojās par valodas interesēm, bet arī par saimnieciskam un citam. Man liekas, nevajag aģitēt par kaut kādu konkrētu partiju, bet vajag saprast to, ka nepieciešams politiskais spēks, kas beidzot rūpētos par tautu.
par tautas interesēm. Ko jūs domājat par jaunu politisko veidojumu, ko Stockenbergs veidoja? Nu, Štokijas vecā labā banda, visi pārējie tās Kreitenčīga banda? Ai, nu jā. Viņi ir bijuši tajā pašā politikas virtuvē jau no pirmsākumiem. Un tagad teikt, ka viņi nāks visu glābt, tāpēc tā kā jaunais laiks, savu laiku ar karogu baznīcā, viņi nezinu, tur tautas glābēji, nu nebūs viņi nekādi tautas glābēji. Jo... Tavuprāt, vajag saskaņas centra pie varas? Nē, mums ir nepieciešams jauns spēks, kas nāk... Pavisam vēl jauns? Jā. Bet šos te runas par pilnīgi jaunu spēkus ir savā ziņā utopiskas par to, ka kā var rastīs pītam sasteigtu Saeimas vēlēšanos pilnīgi jauns spēks, kas nebūtu neko saistīt, tomēr timā pat laikā būtu ļoti profesionāls. Kaut vai parastīs cilvēks, kad tu stostīji ītu tā un Saeimā, Vaņka kaimiņu vai kas, i soktu valdēt, vai tas neliedzinot uz padomu laiku ideologijai, kad valsti varā porvaldēt Slautieja i Gons. Nu, bet paskaties, mums Demakovas kundze, nu, pat demisionējusi kultūras ministre ilgus gadus bija nostrādājusi par apkopēju. Nu, bet nu super. Nu, super. Bet tieši tāpatās, jebkurš tātad var aiziet. Bet es jau nanozīmoju, ka jie strādā par apkopēju tīši godu pirms īvēlēšanas, ka jie bija apkopēju īvēlē par ministri. Jie gošu te ceļi. Un jie ir ļoti inteliģents cilvēks. Es nepašen lasīju jos rakstu žurnālā Reigis laiks, kurie ļoti forši rakstās nācer uz kādu tēmu, bet ļoti interesants raksts bija par Viļņu un par 91. gadu. Napasciešu tagad, es neaizmieršu. Par puču. Nu, jebkurā gadījumā, es domāju, pārvaldīt valsts varu varētu cilvēki. Vienkārši mūs iebiedē un cilvēkiem cenšas iegalvot, ka nav tādu spēku, kas to varētu izdarīt. Nu, tās ir muļķības, un tā ir tāda politehnoloģiska tāda spēlība, manipulācija ar cilvēku apziņu, un ar to arī cenšas iziet. Es domāju, tūņās atkal sāksies politiskās aģitācijas. Tautas partija nāks, nu, mēs, protams, izdarījām daudz nepareizes lietu. Arī nāks mākoņu tēvs. Tas ir kas? Tas ir... Andris. Glābt mūsu grimstošo ekonomiku un teripi. Tā kā. Nu, tad ko? Tad viss ir svīsts. Nu, es domāju... Ar tu pats nedaudz politikā. Man politika ļoti neinteresēja. Es ļoti nelabprāt par to izsakos. Bet, diemžēl, kā es atsāju Čērčils, ja tu nenozadarbojies ar politiku, politika agri vai vēlu sāks nozadarboties ar tevi. Ar tavu atverīti. Mēs nekas netiks izgrīsts. Pieņemsim, ka Joņs ir vienkārši ļoti naudzināts cilvēks. Es domāju, mūsu vispār, ja tā skatīties, mūsu visa tauta ir neaudzināta. Un tāpēc ir tādi cilvēki, kas ir pie varas un cenšas mūs audzināt un iegalvot, ka mums vēl tāls ceļš ejams, līdz kamēr mēs sasniegsim to pašu demokrātijas virsotnes, kas ir tajā pašā Rietuma Eiropā. Es nezinu, kur Amerikā. Bet es uzskatu, ka mums arī tīšām šis ceļš ir ilgi ejams, jo nevar salīdzināt mūsu 15 apmēram gadu demokrātijai ar rītumu vairāku 100. Demokrātijam, kuru vecums mairāms vairāku 100 gadu. Nu, man arī ir zināma tāda nostoja, ka, nu, varbūt nemaz tik tas troki nav. Protams, tev ir taisnība, bet pazavērsimies uz Amerikas Savienotajām valstīm. Šī valsts neeksistēja vispār līdz 1776. gadam, un ļoti attīstīja otri. Un to tikai, cik tad 30 gadu pat nav. Nu, bet 300 gadi nav 15 gadi. Un tas arī jāsalīdzina. 30 gadiem arī varbūt Latvijai būs tāda pat nogurīdusi pilsonisko apziņa vai demokrātisko sistēmu. Man tāds provokatīvs jautājums. Kā jūs skatāties Latgale
neatkarīga autonoma teritorija Latvijā. Kā jums šķiet, vai tas ir utopiski, vai tas ir iespējami? Man liekas, ka tas neatbilst šodienas tematam. Nē, nu, man liekas, viss, kas saistīts ar krīzi un tādām visādām peripētijām. Nu, ja vai nepaceltos tāds Ja jautājums? tu gribi manu personīgo vaicu, tad es uzskatu, ka Latgaļa ir tāda pat Latvija, kā arī Porio Latvija. Un es tomēr uzskatu, ka Latvija nevar tikt dalāta. Cits vaicājums par to, vai nevajadzētu valdības nūstoju attiecībā uz Latgaļas reģionu nedaudz pamainīt. Un pirmam kortam jau būtu jāizsāk ar pašiem latgaļīšiem, kas arī starp šitu saimā strādāju un izavērās, ka imitas vaicājums neinteresēja. Un arī varbūt daudzus citus latgaļīšus arī neinteresēja. Kādu daļu interesē, kāda daļai vienalga. Bet es domāju, pie to jautājuma atsagrīsim kādā no mūsu turpmākiem raidījumiem, un šo raidījumu noslēgsim ar nelieliem rezumējumiem. No manas puses man liekas, ka mēs neko daudz neatklājam un nesacinām. Mēs vienkārši parunājam, kas arī bija mūsu mērķis. Ko jūs par to domājat? Jāskatās pozitīvāk, tomēr uz visu. Ir vairākas labas lietas, kas notiekās, kā es minēju. Beidzot, varbūt veidosies mums tā apziņa, ka tauta kaut ko var ietekmēt. Būs pagājuši 90. gadi, kad mūsu apziņu ietekmēja tikai politiķi. Tagad tautai būs beidzot spēks, un politiķi ar to arī rēķinās. Savukārt, tas no savas puses gribētu piebilst, ka viss notikušais, manuprāt, ir pilnīgi dabisks process, kas, kā jau minēja, uzskatu dos arī pozitīvas vēsmas Latvijai tīrišajā pilsoniskajā apziņā, kā arī kopējā valsts viesturī. Ar to arī noslēgsim šodienas raidījumu, ir tiksimies citu reizi. Ēterā bija pusnakts triādis. Čau, čau! You do something to me, something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You've got power to hypnotize me. Let me live beneath your spell. Do that voodoo that you do so well, 'cause you do something to me nobody else could do. Nobody